Bērniņos! Bērniņos! Čau! Čau visiem! Šodien jūs dzirdat ēterā, principā podkāstā, Martu Un Lindu. Linda, stāsti, kā tev gāja pa ziemas brīvlaiku? Nu, tā diezgan interesanti. Sākumā man bija dažādi pasākumi, gan ģimenes, gan viskaut kādi citi. Līdz ar to es nevarēju atpūsties, bet ar laiku kaut kā pārgāja tie pasākumi, līdz ar to es atpūtos, izbaudīju arī dažādas ziemas priekus. Beidzot aizbraucu slidot, ko es tik sen nebiju darījusi. Tā kā bija diezgan interesanti. Un kā tev? Man bija tāds diezgan mierīgs brīvlaiks, es kārtīgi atpūtos, es gulēju daudz un dažreiz nepietiekami. Tādi pretstati mazliet. Bet, jā, mazliet ir grūti iet atpakaļ skolas ikdienā, jo es pieradu ik pa laikam iet 5 no rīta gulēt. Pēc jaunā gada, zini, kā jaunajā gadā tu svini, tad tu aizēji gulēt ļoti vēl, jo ir ļoti jautri visiem, un tad pēc tam tu nevar aiziet pataisno īstajā režīmā. Tad tu aizēji 5 gulēt, un uz skolu arī tu nevari aiziet laicīgi gulēt, lai pieceltos agri. Tad nesanāk atkal gulēt. Kā jau vienmēr. Jā. Man arī tāpat diezgan sarežģīti iet. Es neesmu gājis tik vēlu gulēt. Es tieši esmu cēlusies ļoti. Man tas ir vēlu. Cikos? Ap 10, 11. Tev tas ir? Jā. Es cēlos 1:02. Jā. Es laikam, es nezinu, man nepatīk. Varbūt tikai tāpēc, ka es esmu viena un ka man vecāki iet ātri gulēt, bet man nepatīk kaut ko darīt kādos, piemēram, sākot no 11. Un vēlāk naktī, es domāju. Es saprotu. Un tad man kaut kā tāds, es iešu gulēt. Līdz ar to es aizēju gulēt, un tad pamostos ap 10. un tāds, Īstenībā, ja es esmu viena pati mājās, es piecelšos agrāk. Jo tā kā lielāka brīvība kaut kādā ziņā. It kā jau man neviens netraucē, es joprojām daru tieši to pašu principā, bet es varu dziedāt dušā. Jā. Ko es nedaru, tad, ja kāds ir mājās, jo es netraucēšu kādam savu dziedāšanu. Bet tagad, piemēram, piecelties 6, man tā diezgan kā es šodien cēlos, bija briesmīgi. Jā. Bet gan jau kā ieiesim ar laiku, kā nekā. Protams. Pēdējie mēneši to darot. Nē, saki tā. Nē. Jo tie, kas nezinu, mēs esam 12. klase, līdz ar to mēs šeit vairs nerādīsimies. Šis ir visticamāk mūsu pēdējais podcasts. Raidieraksts. Ak, šausmas. Jā. Bet cik mēs jau 3. gadu? 2. gadu? Otro aptuveni. Mēs iesākām 10. klases kaut kad vidū, bez beigām. Jā. Tad 2. gads iet jau apmēram. Janvārs vēl nebija, bet... Jā. Kā jau iepriekšējā podkāstā tagad pieķeroties mazliet tēmai, pat ne tēmai, vienkārši aktualitātēm, mums pirms Ziemassvētkiem tieši bija darbnīcas sākumskolai, mazajiem. Un bija arī balle 1. 4. klasē visās filiālēs. Un man šķiet, ka noritēja ļoti veiksmīgi. Tiešām, cik es esmu dzirdējusi, bērniem ļoti patika. Jā, man arī liekas, tā bija ļoti tāda forša Ziemassvētku ieskandināšana bērniem, kas varēja redzēt to prieku viņu acīs. Viņi varēja uztaisīt rotājumus vai apsveikumus vecākiem, kas arī bija ļoti skaisti. Mums bija koncerts baznīcā. Jā. Kā tev patika? Tie agrie putniņi, kas piecēlās no rīta, tie mūs dzirdēja. Mēs bijām riktīgi agrie putniņi. Cikos mēs bijām 6:30 baznīcā? 6:30 nebija. Nē, 6:30 es necēlos tik agri. Labi, tad 7:30, jā. Jā, tas bija ļoti agri. Mums vajadzēja starp mēģinājumu un koncertu aizbraukt pēc kafijas, jo mēs nevarējām pamosties. Tas bija interesanti. Jā, bet koncerts aizgāja ļoti veiksmīgi bija. Jā. Un citas aktualitātes pagaidām, iepriekšējās aktualitātes mums nav, jo man šķiet, ka par visām pārējām pastāstīja. Bet tuvojas barikāžu nedēļa mūsu skolā, kas būs no 15. līdz 19. janvārim, ja nemaldos.
Un 19. tad būs tāda vairāk atmosfēra. Mēs tiešām pieminēsim šo barikāžu laiku. Un kā Atceries pagājušajā gadā bija. Un cits gads ir bijis, ka ārā mēs gājām un mazliet pieminējām šīs barikādes un cilvēkus, kas piedalījās barikādēs. Un, tad šogad būs vienkārši iekštelpās. Nu, tāds maziņš pārsteigumiņš jums. Jo ārā ir ļoti augsts pašlaik. Kā tu izbaudi šo laiku? Tagad jau laikam paliek siltāks. Bet, kā tev tie -22? es negāju ārā no mājas līdz ar to. Es biju ārā visu dienu tajā dienā. Es sildīju savas pēdiņas un rociņas kādas 6 stundas. Es biju slēpot vienu vakaru, kad bija tas augstais laiks, un man nosauca pirksti kāju. Man nekas cits nenosauca, tikai kāju pirksti. Nu jā, slēpošanas zābaks. Un es biju laikam paņēmusi vienu izmēru mazāku. Man tas zābaki derēja, bet viņi bija tādi cieši, un es nezināju, vai man ņemt lielāks vai nē. Un tad beigās es novelku tas zābaks, un tas bija tik sāpīgi. Man vienkārši brutāli sāka degt pirksti. Dievs, es negribu atcerēties. Bet pārgāja ātri, tā kā viss bija labi. Bet kādu laiku, jau diezgan labu laiku atpakaļ, mums skolā bija Vēlēšanas! Un mēs ievēlējām jauno skolēnu pašpārvaldes prezidentu un viceprezidenti. Vēlēšanas notiek ļoti veiksmīgi. Bija arī skatītāji, kas balsoja, jūsu skolēni daudzi. Bija ļoti labi jautājumi no skatītāja puses, kas man tiešām patika. Ka nebija mums baigi jādomā uz vietas jautājumu, bet nē, mums pašām arī radās jautājumi. Un, manuprāt, pašreiz ievēlētā vadība ļoti veiksmīgi, manuprāt, tiks galā ar uzdevumu. Jā. Debatēs piedalījās 3 kandidāti, un tad pēc zāles balsojuma zāle izvēlējās tos 2. Nu, principā vienu, kurš tā kā ir prezidents, un tad otrā vieta ieguva viceprezidenta amatu. Un jā, jo mēs, kā jau minēju, esam 12. klase līdz ar to. Nu, atgādini vēlreiz, atgādini vēlreiz. Mums šis 2. semestris tagad principā aiziet uz žetonu vakaru domāšanu, pēdējā zēna domāšanu, eksāmenu kā. Oi, projekti. Jā, līdz ar to piekļuvs darbi. Pašpārvalde aiziet tāds otrā izvēle. Otrais plāns. Jā. Tāpēc mēs tā ļoti laicīgi izdomājam taisīt vēlēšanas, lai, ja nu pēkšņi jaunajiem ievēlētajiem rodas kādi jautājumi, tad mēs joprojām esam šeit, lai palīdzētu kaut kādā ziņā, bet viņi pagaidām ļoti labi tiek galā ar uzdevumu. Un mēs ticam, ka mēs nodevām stafeti labās rokās. Jā. Bet tieši par to arī runājot, mēs šodien viņus esam uzaicinājuši uz interviju. Tieši tā, tāpēc mēs iepazīstinām jūs ar Dāvidu un Alisi. Čau! Čau! Jums ir sagatavoti vairāki jautājumi par, Labi. par jūsu jaunajiem amatiem. Ko arī ir uzdevuši mūsu skatītāji. Jā, uzreiz paldies visiem, kas ir atbildējuši. Ir ļoti liels prieks, ka ir atbildes. Pirms jūs kļuvāt par prezidentu un viceprezidenti, kādu līdz šim jūs vispār redzējāt skolēnu pašpārvaldi? Kas bija skolēnu pašpārvalde tā kā jūsu izpratnē? Kāda tā bija? Vai tā bija tur, es nezinu, garlaicīga vai laba vai spēcīga vai briesmīga? Es nezinu. Nu, pirms 2 gadiem apmēram es par tādu pašpārvaldi nemaz nezināju. Bet pirms... Tas bija, kad mēs sākām pašpārvaldēs darboties? Nu. Nē, man liekas, tā kā bišķi vēlāk. Labi. Pirms tam es arī domāju, ka vienkārši pašpārvalde rīko visādus pasākumus skolā un vada palles vai kaut ko tādu. Pirmajos mēnešos es vispār nepamanīju, ka šajā skolā ir pašpārvalde kā tāda. Bet tik līdz es tiku vairāk iepazīstināts ar to, ka tāda te ir, ka tāda strādā un tam līdzīgi, tad es kļuvu vairāk interesētāks šajā visā. Un tad es arī pamanīju, kā tā reāli darbojas. Es nolasīšu vienu jautājumu, kas ir aptaujā, varbūt, kas varētu, tā teikt, sekot šim tavam jautājumam. Mazliet jau uz vēlēšanu pusi. Kas jūs mudināja pieteikties vēlēšanām?
Mani mudināja pieteikties uz vēlēšanām tas, ka iepriekšējā skolā bija pašpārvalde, kurā es arī vēlējos darboties, bet es biju tajā brīdī neizvēlīgs, jo bija daudz darbu un es vēlējos vairāk ar tiem cīnīties. Bet tagad es ieraudzīju to izdevību, ka es varētu tajā iesaistīties, varētu tajā piedalīties, līdz ar ko es izvēlējos piedalīties šajās vēlēšanās. Tas arī mani motivēja visvairāk. Okay. Mani vēlēšanās motivēja piedalīties mana skolotāja Dzene, kas ir arī mūsu pašpārvaldes koordinātore. Es biju pieteikusies, bet tad pēdējā brīdī es izdomāju, ka es tomēr negribu, bet mana skolotāja Dzene lika piedalīties un beigās iznāca šādi. Tad, principā, pret tavu gribu, ja? Nē, es gribēju, bet es sākumā šaubījos, kad es vispār kaut kur tikšu, tāpēc es izdomāju tomēr nepiedalīties, bet man skolotāja neļāva atteikties, tāpēc es pasakos viņai par šo. Bet jums bija tā doma uzreiz stāties jau prezidentu, viceprezidentu amatā, vai arī jūs sākumā gribējāt vienkārši pieteikties pašpārvaldē? Es sākumā vēlējos tikai pieteikties pašpārvaldē, jo es nemaz nezināju, kā īsti strādā šī pašpārvalde, jo iepriekšējā skolā tā struktūra pašpārvaldē bija pilnīgi citādāka, un tur nebija jomas, tur bija viss vienoti, līdz ar ko es tagad vēlējos sākumā iepazīties, pirms domāt, kā es varu tālāk labi funkcionēt un efektīvi strādāt šeit. Tāpēc, jā, es sākumā iepazinos, un tad es sāku domāt par to, un es arī īstenoju savu plānu. Es sākumā jau kādu gadu biju pašpārvaldē, un pēc tam es izdomāju mēģināt uz prezidentu vai viceprezidents jomu. Ok. Man ir jautājums par pašu vēlēšanu norisi. Kā jums likās šis process, vai kādas jums bija sajūtas, tiekot šajos amatos, vispār par visām vēlēšanām? Sākumā es domāju, ka būs daudz negrūtāk, bet sarežģītāks tas viss process, kam tikt cauri, lai tiktu pie šī amata. Es biju, varbūt, teiksim tā, pārdomājies par to, ka tas būs kaut kas līdzīgi tā kā, teiksim, valstīm, kad ievēl prezidentu, bet tad es saprotu, ka tas īsti nebūs. Un es nejūtos vīlies tajā, bet es gribēju to vairāk. Es gribēju nedaudz lielāku to izaicinājumu, lai būtu lielāks tas azarts un, teiksim tā, lai es pats pārbaudītu sevi, ka esmu pilnvērtīgs šim amatam. Bet tā izvērtās kopumā ļoti interesanti, man patika. Un bija ļoti patīkams emocijas, ka es arī kļuvu par pašu prezidentu. Un tas tā forši. Bet vienīgais, kas mani satrauca, bija tas viens no darbiem, kad bija jāzīmē vai jātaisa kā tas plāns. Es nemāku zīmēt, tāpēc es sajūtos tīzli, uzzīmējot tos savus burkāniņus un auglīšus, bet tas izvērtās jautri kopumā. Bet tur jau principā nevajadzēja obligāti zīmēt. Tu jau varēji vienkārši izdekorēt ar rakstīšanu. To dekorāciju ar rakstīšanu es nedaudz neizprotu, līdz ar ko es labāk uzzīmēju burkāniņus ar astiņām un mutīti. Tu varēji uzzīmēt burkāns un tad viss. Tu varēji tā kā ar oranžu, tur, es nezinu, jums pat bija krāsas, jā? Tu varēji tā kā ar burtiem uztaisīt burkāna formu un ar vārdu burkāns. Tā kā, jā, tas būtu ļoti radoši. Jā, es pilnīgi piekrītu, bet es domāju, jūs varat arī piekrist tam, ka tajā brīdī, kad es parādīju savu to darbiņu, jūs ierēcāt. Es izklausīšos briesmīgi, bet, ja godīgi, es neatceros. Tie auglīši, es uzzīmēju tur abolīti ar aciņām un seju. Nē, es vispār neatceros nevienu zīmējumu. Nē, es atceros tikai Alas zīmējumu, tāpēc, ka man viņš ļoti patika, un mēs ar Dzeni pārrunājam par to, ka cik citādāk tu pārprati to, ko mēs sākumā bijām iedomājušās. Es atceros pasta melonu. Tas nebija domāts tā kā makaronu pasta, bet tā kā reāli pasts. Un... Tev bija par to... tā pagaidi. Tev bija eksotiskā kaut kas, kaut kas. Tu biji uztaisījis viņu... Nē, tu pat nebija zīmējis, tu vienkārši biji uztaisījis viņu kā bērnu
pasākumu. Mēs sākumā vispār bijām aizdomājušās par pilnīgi kaut kādu pieaugušo, kaut kas tur, ko tur pilnīgi, bet tu biji tik ļoti iesaistījis to zemtekstu, kāpēc man likās uzreiz, jā, tur ir kaut kādas labas idejas galvā, tāpēc man tāds, jā, nice. Sākumā es nezināju, ko sagaidīt no šīm vēlēšanām, jo es nebiju nekad piedalījusies tādās, bet, es biju gatava visam, mēram tā, jā, un tās vēlēšanas bija tiešām interesantas, uz beigām aizgāja ļoti interesanti. Ja kāds tur bija, tad droši vien zina, bet, jā. Kāds ir jūsu redzējums mūsu pašpārvaldē? Ko cerat sasniegt un kā īstenosiet savus iecerējumus? Manas ieceres pašpārvaldē ir, protams, rīkot pasākumus, uzlabot skolas gaisotni. Varētu arī uzlabot mūsu pašu pašpārvaldes cilvēku atsaukšanos, lai ir vieglāk izdarīt visādus darbus, rīkot pasākumus un, protams, arī uzlabot skolu un pašpārvaldes attiecības ar pašiem skolēniem. Jā, es esmu pamanījis to, ka ļoti daudz cilvēki, ir īpaši, ne cilvēki, bet vairākas klases nav gluži, teiksim, tā saliedātas kopā, kā arī kaut kāda daļa no skolas kopienas. Bet es esmu pamanījis tajā pašā skaitā, ka nav tā, ka viens ar otru ķildotos vai būtu kaut kādas domstarpības vai vēl kaut kas, līdz ar ko es vēlos uztaisīt tādus pasākumus, kas viņus savienos kopā, bet ne piespiedu kārtā, bet tā, ka viņi paši būtu motivēti iet un komunicēt viens ar otru. Jo, jā, mēs esam ļoti atšķirīgi un, teiksim, dažādas rases, dažādi matu krāsas vai, nezinu, tur pēc izskatiem vai mācības stiliem, bet es nemainu to, ka mēs visi esam cilvēki un mēs visi mākam viens ar otru runāt. Vienīgais, kas pietrūkst, ir tas, ka mēs to nedaram. Mēs arī ceram, ka jūs uzlabosiet to pašpārvaldes popularitāti un pēc jums tad būs vairāk cilvēki, kas atnāks uz skolu, piemēram, kā tu, Dāvid, 11. klasē, un viņi jau uzreiz zinās, kas ir skolām pašpārvalde un ko viņi dara. Tā kā es novēlu jums to īstenot. Veiksmi. Paldies! Ļoti vienkārši jautājums, manuprāt, nevajag garu atbildi. Mīļākā krāsa? Man ir vairākas mīļākās krāsas. Tumši zila. Super. Ar vienu krāsu es nenosaukšu tās krāsas. Tev nav mīļākā krāsa. Viņa mīļākā krāsa ir melna. Paldies. Šis jautājums ir mums visiem. Līdz ar to mēs visi varēsim atbildēt. Kāds notikums, kurš notika vai vēl joprojām notiek kaut kādā veidā saistīts ar skolu vai skolas dzīvi, jūs iepriecina un kurš jums besī vai nevarat izturēt? Tad sāksim ar to, kāds notikums vai kaut kas, kas vēl joprojām notiek vai notika, jūs iepriecina. Kaut kas, es nezinu, vai pašpārvalde veidojas, vai kaut kāds skolas tradīcija vai kaut kas tāds. Es laikam atbildēšu pirmā, jo man ir uzreiz ideja. Notikums, kas man patīk, tie ir, es pateiktu, vairāki. Vienmēr ir skolas balles un diskotēkas, it īpaši, kad mēs varam uzstāties ar dzīvo mūziku. Un šeit tie ir ļoti, ļoti, ļoti forši pasākumi. Man vispār kopumā patīk skolas koncerti, kad ir iespēja uzstāties, iespēja parādīt to, ko tu esi iemācījies. Un arī kaut kādā veidā redzēt savu progresu. Balss īstenībā ir ļoti nesen ar dzīvo mūziku uztaisīts, jo iepriekš tādas nebija. Bet es atbildēšu, ka mans notikums, kas man iepriecina skolā, ir dārza svētki, kas jau ir ļoti liela tradīcija sena, kā arī visu 12. klašu pasākumi, kas ir 12. klases beigās, tur žetonu vakars, pēdējais zvans un tādas, kas nav visās skolās īstenībā. Līdz ar to tas ir tas, kas man ļoti patīk mūsu skolā. Man ļoti patīk šajā skolā balles kā tādas, jo tur var, teiksim tā, parunāt vairāk ar cilvēkiem, ar kuriem ikdienā nerunā, kad, teiksim tā, jo nav laika. Bet man ļoti personīgi patīk, tad, kad var dziedāt ar kori, jo man pašam ļoti patīk dziedāt, un to es esmu zinājis labāku laiku, bet tas ir visvairāk atvēries pēdējos gados. Un
tagad, kad varu dziedāt arī tā kā publikas priekšā un tā kā jau iepriekš minēju, tā kā priekš sevis pierādīt, ko tu esi sasniedzis, tad tas arī atspoguļojas manī. Tad beidzot var dziedāt ne tikai dušā, bet arī kaut kur klātienē. Jā, tieši tā. Man visvairāk patīk visādi pasākumi, kas skolā notiek, un arī skolas skolēni, ar kuriem es draudzējos. Un ir vienmēr forši, kad tu atnāc uz skolu un tev ir ar ko parunāt. Es vēl arī pieminēšu to, ka man ļoti patīk, ka mūsu skola tik ļoti popularizē to mūzikas izcelsmi un tā, ka mūsu skola atļauj katram skolēnam ar mūziku sirdī sajusties kā īstam mūziķim un ļaut viņiem izpausties savos veidos, kā viņi vēlas. Tagad tas, man liekas, ir ļoti iespaidīgi. It īpaši vidusskolā ir ļoti forši, un es ceru, ka varbūt kāds, kas klausās podcastu un nevar izdomāt, vai iet uz mūzikas novirzienu vai nē. Es ļoti no sirds iesaku, vai būs daudz ko darīt, jā, bet vai tas viss būs tā vērts, jā. Es ļoti atbalstu, ka mūsu skolai ir šī mūzikas novirziena iespēja, jo es nezinu daudz skolas, kurās ir vairākas grupas, kuras uzstājas ne tikai skolas pasākumos, bet arī citur. Tāpēc es saku, ka tas ir ļoti forši. Bet nav obligāti jāiet uz mūzikas novirzienu, lai varētu izbaudīt šajā skolā iespēju muzicēt. Protams. Līdz ar ko, piemēram, kā es neesmu mūzikas novirzienā, bet es eju uz kori un es to izbaudu un man tas ļoti patīk. Tāpēc, ja jūs nevēlaties, teiksim tā, nākotnē, ja jūs nevēlaties savu nākotni novirzīt uz mūziku, bet vēlaties to izbaudīt blakus kā, teiksim, hobiju, tad dariet tāpatās kā es. Nākamais jautājums ir, kā ir būt par prezidentu vai viceprezidentu? Man šķiet ir ļoti interesanti, ir liela atbildība, jo kā prezidentam un viceprezidentam ir jārāda piemērs skolā. Ir ļoti daudz pienākumu, ir daudz ko darīt, ir aizņemts grafiks, bet tomēr par katru darbu, ko tu izdari, par katru kaut vai mazo lietu, kā tu vai nu saliedē kādu vai uztaisi to vienu sapulci, ir gandarījums, ka tu kaut ko dari skolas labā, un es domāju, tas viss ir tā vērts. Un pēc tam redzot jaunus cilvēkus, kas pienāk pašpārvaldē, un viņos ir tā deksme kaut ko darīt, kaut ko organizēt, iemācīties kaut ko jaunu, manuprāt, tas arī ir ļoti forši. Nu, vispār pašpārvalde, manuprāt, ļoti izmainīja manu dzīvi un domāšanu skolā un skolas vidē. Uzreiz tajā, man liekas, ka mēs bijām 7. klasē, kad mēs pievienojāmies, un tad uzreiz mums izmainījās tā visa mūsu uzvedība un domāšana, jo vispār sākumā bija pārsvarā pašpārvaldē. Tas bija tas laiks, kad bija tikai principā vidusskola, un mēs bijām tās divas izvēlētās, kuras nāca no pamatskolas. Tāpēc tas bija arī uzreiz mazliet baisāk, jo bija tik daudz lielie cilvēki, un tad mēs jutāmies tādas maziņas. Bet tāpat, esot par viceprezidenti, es teiktu, ka tas ir tāds izaicinošs darbs, bet tajā pašā laikā tik interesants, jo man patīk aktīva dzīve, ja tā to var nosaukt, un patīk visu kaut ko darīt. Līdz ar to, iesaistoties dažādos pasākumos ar pašpārvaldi, ir diezgan jautri, bet es domāju, ka tas būtu arī jautri, ja arī es nebūtu viceprezidenti, jo īsti jau nekas nemainās. Es daru to pašu, ko pārējie, tikai varbūt mazliet vairāk. Tāpat kā Marta arī. Mēs esam tā kā tie paši cilvēki, vienkārši kaut ko mazliet vairāk darām, un tas arī viss. Nu, es teiktu tā, ka būt prezidentam tas nav neic ļoti grūti, ne ļoti viegli. Bet ir tā, ka ir kaut kādi darbi, kurus, teiksim tā, negribās darīt vai nepatika darīt. Ir tā, ik pa laikam kaut kādi lielāki vai mazāki. Bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka tos negatīvos pārspēj tas pozitīvais, kad tiek izdarīts tas darbs, ko tu esi vēlējies, lai tas piepildās. Un, teiksim, viens no favorītiem kā prezidentam darbiem ir vadīt kaut kādus pasākumus, un tur es iegūstu to vislielāko baudu no tā. Un ir īpaši tad, kad tas pasākums ir izdevies tā, kā tu plānoji, vai vēl pat labāk, tad ir fantastiska sajūta, ir bijis
ir bijusi pat pozitīva sajūta no sākuma līdz beigām un arī pēc tam? Šobrīd es vēl pilnīgi godīgi nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo vēl neesmu pildījusi visādus šos pienākumus, jo mums vēl šogad ir Marta un Linda, kas šo dara. Jā, kādu laiku vēl viņas kaut ko darīs, bet pēc tam mēs jau sāksim darīt šīs lietas, un tad jau redzēs, kā būs. Vēl es varu pateikt, ka varbūt par to atpazīstamību ir. Principā tas sākas no. Man liekas, ka daudzi, ja nebūtu sociālie tīkli, tad daudz nemaz nezinātu, ka mēs esam pašpārvaldes prezidenti un viceprezidenti. Līdz ar to, ja jūs vēlāk arī iesaistīsieties arī sociālajos tīklos, tad es domāju, ka tad arī jūs atpazīs vairāk. Tas arī ir viss mūsu jautājumiem. Paldies par jūsu atbildēm, par jūsu piedalīšanos. Es ceru, ka es dzirdēšu turpmāk arī kādu jūsu podkāstu noteikti varbūt semestra beigās. Droši. Un varbūt mums kā viesus. Jā, beidzot, jo mēs visu šo laiku esam visu šo laiku Paldies, ka sagaidījāt mūs šeit, un paldies visiem par viņu jautājumiem. Es arī vēlējos jums pateikties par to, ka jūs mūs uzaicinājāt. Un, ziniet, ir teiciens, dodas devējiem atdodas. Līdz ar ko, jā, mēs noteikti arī jūs uzaicināsim, lai redzētu, teiksim, jūsu atsauksmes par to, kā mēs esam izplaukuši vai noziedējuši. Paldies visiem klausītājiem. Paldies mūsu viesiem. Paldies arī par jūsu iesaistīšanos jautājumos. Mēs vēlamies atgādināt par mūsu sociālajiem tīkliem. Instagramā mūs var atrast gan R45VSK apakšvītra SP, gan arī R45VSK apakšvītra citāti. Tiktu kā jūs mūs varat atrast arī tāpat R45VSK apakšvītra SP un vēl vienā akauntā Sarunas Bennos. Protams, arī Facebookā var mūs atrast ierakstot Rīgas 45. vidusskolas skolānu pašpārvalde. Un YouTube'ā, protams, var atrast mūsu Sarunas Beniņos. Es gribēju teikt, tiekamies nākamreiz, bet man tāds hold up. Atā! Sarunas Bēniņos!